man šķiet Rodēna statuja, kur bija ļoti, ļoti skaista. Jā. Un es nezināju, ka šeit tāda ir. Bet vispār kopumā šeit bija pirmo reizi. Un es domāju, ka gan labāk nekā es biju domājis. Man ļoti pārsteidz tas, kā viss te ir rekonstruēts un restaurēts. Man ļoti pārsteidz tas, ka šeit tā kā aiz muzeja visām izstāžu zāļu sienām slēpjas arī dažādi darbnīcas un noliktavas. Un es nekad nezināju, ka tāds telpas arī muzejā ir. Es domāju, ka tam ir tā kā speciāla telpas citās ēkās un visiem vērtē uz izstādēm atvests. Bet izrādījās, ka pašā muzejā notiek visādi brīnumi. Ļoti patika. Es daudz ko jaunu uzzināju par muzeju, par muzeja dzīvi, par ko vispār nebiju iedomājusies, ka kaut kas tāds ir notiek. Es domāju, ka tas būs tikai tāds kā izstādes un viss, kā jau vietnē. Bet te ir daudz interesantāk. Es biju domājis iestrādāt uz muzeju, un man bija šaubas, vai tas ir interesanti, vai ir vērts šajien iestrādāt. Un pēc šodienas varu pateikt noteikti, ka ir vērts, jo daudz kā jaunu var uzzināt. Es pieteicos ēnu dienās, jo biju izdomājusi, ka vēlos savu nākotni saistīt ar mākslu. Un es domāju, ka man patiktu vadīt muzeju. Rīgas bieži man likās pats labākais, ko es varētu Latvijā atrast. Šodien pavadot, es sapratu, ka šis ir ļoti nozīmīgs darbs, ka tajā ir jāiegulda ļoti daudz sava laika, ir vajadzīga liela pieredze un tiek strādāts ar svarīgām un diezgan vērtīgām lietām. Bet es domāju, ka vairāk rādīs tieši to darbu, un tā arī bija, bet es nedomāju, ka būs iespēja apskatīt vēlreiz šo visu kolekciju. Un tas, manuprāt, ir ļoti vērtīgi. Es domāju, ka esmu ieteikusies tieši šeit. Tātad es vienmēr domāju, ka muzejos strādā tikai vecs, garlaicīgs tantes, bet kā izstrādās muzejos strādā arī jaunas foršas meitenes, un man arī neviena no šām tantēm nebija garlaicīga.